Bet kā vēsturiskais mantojums tiek pielāgots, lai ēkas joprojām būtu dzīves un funkcionāls arī mūsdienās? To varam vērot pašā Cēsu sirdī, blakus Rožu laukumam, kur nu jau kādu laiku celtniecības aizsargtīkls sedz vairākas vēsturiskas ēkas, kas pavisam drīz sagaidīs savu atzimšanu. Sveiks, Jāni! Sveiki! Es vēl joprojām turpinu izzināt Cēsas un Cēsu novadu, un šis raidījums ir veltīts tādām kultūras mantojuma stāstam un arhitektūrai. Un ar šo jautājumu, manuprāt, tev un draugiem grupu vispār uzņēmumam ir ļoti ciešas saiknes. Varbūt izstāsti, kur mēs šobrīd atrodamies un kāpēc mēs tiekamies tieši šeit? Jā, mēs šobrīd atrodamies Pumpura kvartālā Lāčplēša. Tas ir vēl viens nams, ko esam iegādājušies, un tuvākajā laikā, tad, kad būs pabeigts Konrāda nams, mēs arī šo restaurēsim. Bet šajā Pumpura kvartāla kompleksā atrodas arī Spīdels nams, kas bija tā pirmā vēsturiskā ēka, ko mēs atjaunojām, iekārtojām tur īstermiņa īres dzīvokļus, pilnībā aprīkots, un tā galvenā doma ir, ka Pumpura kvartāls, kurš sastāvēs no 3 ēkām, tātad Spīdels nams, Lāčplēša nams un Laimdots nams, būs vēl viens kvartāls blakus Cēsu pils mūrim, kurā cēsnieki vai pilsētas viesi varēs, kā minimums, pielaikot, kā tad ir dzīvot Cēsīs. Tātad jums tas plāns ir, šis ir tas Pumpura kvartāls, tas ir viens, un šobrīd aktīva būvniecība, tāda būvdarba notiek Konrāda kvartālā. Izstāst varbūt no savas puses, kur jums vispār tā iniciatīva, kur jums vispār tā vēlme, vispār kaut ko tādu darīt, jo nenoliedzami tas noteikti finansiāli arī nav ļoti lēts prieks. Ideja atjaunot Konrāda kvartālu radās pirms vairākiem gadiem. Tad tas bija brīdī, kad draugiem grupa izveidoja biroju Cēsīs. Un arī biroja izveide bija likumsakarīga, jo tajā laikā vairāk kā 40% draugiem grupa darbinieku bija tā vai citādi saistīti ar Cēsi. Vai nu tad dzīvoja viņu vecāki, vai viņi te paši bija dzīvojuši un tā tālāk. Un tad, skatoties, kā tad ir dzīvot Cēsīs, tā mūsu vēlme bija, lai Cēsīs dzīvot ir forši. Un sākām ar tādiem nelieliem projektiem. Uzstādījām vairākus dzeramā ūdens brīvkrānus, uztaisījām slīpo koku skvēru Cēsas pievelku, un tad, protams, Konrāda nams un viss arī Konrāda kvartāls ir tāds, pašā Cēsu sirdī redzams, nebaidīšos šī vārda grausts, jo tur arī bija ļoti slikts tehniskais stāvoklis šīm ēkām, un tas, ikvienam cēsniekam vai pilsētas viesim simbolizē to, ka, tā kā te izskatījās pirms 30 gadiem, tā arī izskatās tagad. Mums ir tā ticība, ka atjaunojot šo te namu, Cēsīm būs tāds pamatīgs foršs grūdienis, kad Cēsis attīstās, un vēlreiz Cēsis ir ne tikai kaut kāda pilsētiņa, uz kur atbraukt vasarā un paskatīties, kā tad izskatījās vecpilsēta, bet ka tā ir forša vieta dzīvošanai. Vienalga vai visu gadu, vai tikai vasarās, vai ilgāku vai mazāku posmu. Un tad mēs sākām šī te Konrāda kvartāla atjaunošanu. Konrāda kvartāls arī sastāv no ēku ansambļa, tad tur ir pats Konrāda nams, mācītāja māja, ratu māja un arī jaunā abūve, kurai mēs vēl neesam devuši un izdomājuši nosaukumu. Tas būs tāds ēku komplekss, kurā būs gan īstermiņa, gan arī ilgtermiņa īres dzīvokļi, būs krogs, veikaliņš, iespējams, kāda mākslinieka darbnīca. Tur būs pasākumu vieta, birojas, tātad ļoti tāda multifunkcionāla ēka, ar mērķi, lai tajā ēkā dzīvība ir 24 stundas diennaktī. Visus namus plānots atjaunot to vēsturiskajā izskatā, piešķirot ēkām arī nelielus mūsdienu arhitektūras elementus. Atjaunošanas un būvniecības darbi tiek veikti ar dziļu pietāti pret vidi un kultūrvēsturisko mantojumu, saglabājot kvartālu unikālās īpatnības, vecpilsētas šķībumus, greizumus un nepareizumus. Ilgas diskusijas rezultātā tad tapa šāds projekts. Es arī vēlāk parādīšu, viņš ir, tas rokraksts un līnija ir ar Cēsu vecpilsētas jumtiem. Materiāls ir, imitēts smilšakmens, lai viņi sasaucās, un viss tā līnija ir ar visu to jumtu līniju, kas ir vecpilsētā. Ja, un tad, attiecīgi, arī no pagalma izskatīsies šādi, ja var redzēt, ka tā līnija ir. Jā. Un tad tā vēl tā piebūve būs, tad, te var redzēt, ir mūris, ja? Jā, bet tur kaut kāda teresīta nāk, jā? Paaugstinājums, jā, tur būs teresīta, un apakšā būs stikls, caur kuru varēs redzēt mūri un visādus vēl citus atsegumus, tā kā ļoti meistarīgi cenšaties ieintegrēt tādā senajā ainavā kaut ko arī bišķiņ jaunu. Jo galu galā arī pats Konrāda nams nav tapis vienā dienā.
viņš ir savulaik bijis vienstāvīgs, mazāks, tad ir piecels, tad tie elementi arī var redzēt, kurā laikā tur kas ir tapis, ja, kaut šeit var redzēt, kāda, piram, tā ēka bija, ja, vai tur. Katrs, kas nācis kaut kādu savu roku pielicis. Jā, un tāpēc arī teiksim, tā diskusija par to, kādam tad ir jābūt tam jaunajam namam, bija, tādam kā Vecpilsētā. Kura gadsimta, kura gada? Un tad ir nolēmām, galā, ja tad vēlreiz šis Konrādnams un šī ēka stāvējas, atvainojas kā grausti 30 gadus. Un tad tas gala lēmums, kas tika arī saskaņots ar visiem pieminekļu sargiem un visiem pāriem, bija, ka, ja reiz mēs būvējam, tad būvējam kaut ko, kas simbolizē šo laiku. Jā, tā ir Vecpilsēta, bet Vecpilsēta nav muzejs, Vecpilsēta ir dzīve, tad dzīvos cilvēki. Šī siena, var redzēt, kāds tur ir slānis bijis pa virsu, ja dažāds. Mēs arī tur veidosim tās augtos atsegumus, lai arī tie cilvēki, kas te īrēs un dzīvos vai viesosies, var redzēt, tad šī ir oriģināla siena. Šī siena bija pilnībā derīga, tāpēc viņa ir atstāta, ja? Bet visur, kur nepieciešams, tiek veikta protezēšana. Arī, kā redzams, arī sijās, var redzēt, ir atstāti oriģinālie elementi, bet, protams, tur, kur tas nepieciešams, tur tie tur mēs viņu pabalstam, lai tomēr droši. Un arī pati ēka ir pacelta pa 30 centimetriem, jo atkal ir bijis kultūras slānis uz ielas, un tad māja būtu zemāk, tad viņa ir visa māja, dzīva pēc būtības māja, ar donkratiem ir pacelta 30 centimetru un apakšā nostiprināta pamata. Šis ir oriģināla siena, tad viņa, protams, tiks notīrīta, iekonservēta, sakopta, tā tiks teikt, un viņa būs kā daļa no interjera elementa, ja, un te arī ir piezīmes no kāda, ko drīkst, ko nedrīkst aiztikt. Bet to visu tā kā arhitekts nosaka, ja? To dara, tur šo te uzrauga Pēters Blūms, koka namu vārdotājs, viņam oficiāla profesija ir. Un mēs arī esam ārkārtīgi priecīgi, ka tieši viņš ir mūsu komandā, jo neviens labāk par viņu, vismaz Latvijā noteikti nezin, kā tas viss strādā. Un atkal šeit, reku senais, reku protezēts jau, jo tie acīm redzot, tā daļa bija jānomaina vai ne, nokalpojusi. Jā. Tā kā visu, ko varēsim, saglabāsim un arī parādīsim. Šī vārtrūma, tad līdzīgi kā Spīdelsnamā, tur būs arī tādi kalti metāla vārti, un viņi būs iespēja robežās laiku vaļā. Tad vismaz kā minimums darbdienā, gaišajā dienas laikā viņi būs vaļā, un brīvdienās laik viens var ienākt šeit iekšā, un tad arī uzkāpt uz terases un pabaudīt to unikālo skatu. Tas nebūs tikai šīs mājas iedzīvotājiem vai īrniekiem, bet tik vienam, jo tas arī ir baigi būtiski, jo šis te pieder visiem mums, ja, tā vēsture pieder visai sabiedrībai. Tāpēc arī būtiski, ka ikvienam ir tiesības un iespēja pats galvenais izbaudīt, apskatīt un ienākt un nofotografēties vai vienkārši pabaudīt to skatu, kas nebūs tikai ekskluzīvi Konrāda kvartāla iemītniekiem, bet ikvienam cēsniekam vai pilsētas viesim.